Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā būs 7 vai 8 paciņas. Kā redzat, jau man te ir dažas jau attaisītas, jo šīs arī paciņas ļoti ilgi nāca, katra ar ļoti lieliem laika intervāliem. Tad es vienkārši nenocietos un atvēru jau šīs tā kā vaļā. Tad ātri arī iziesim cauri šīm atvērtajām. Nedaudz varbūt bērnišķīgs ir šis dizains šiem flomasteriem. Bet kas man patīk, kad ir tā kā viņi savā iepakojumā un nemētāsies par māju. Tāpat arī ļoti viegli viņi ir attaisāmi. Kopā viņi, man liekas, bija 12. Varbūt te ir kaut kur rakstīts, cik viņi bija. Bet, ja nemaldos, man liekas, ka šeit viņi bija kopā 12. Krāsas ir ļoti daudz, ir no kā izvēlēties. Raksta viņi visi ļoti labi. Nav tā, ka tur kāds mazāk rakstīt, cits tā kā vairāk. Viņi ļoti labi un maksāja viņiem $2 vai $3. Tā kā šos flomasterus var noteikti ieteikt, ja ir nepieciešamība pēc flomasteriem. Un ja nepatīk šis lācītis virsū, viņu var vienkārši noplēst vai vienkārši šo iepakojumu neizmantot un izmantot savu iepakojumu. Nākamais mums ir, kā viņu pareizāk nosaukt, ir, kā redzat šeit bildītē, tad no šī lineāla un šiem mazajiem aplīšiem sanāk dažādi veidi tur ornamenti, puķīte iekš, aplīša un ļoti daudz izkaut kas sanāk. Protams, šo tāpat kā flomasters un vispārējo var nopirkt pie mums, bet es nemācēšu teikt, cik pie mums šāds maksā, bet es viņu dabūju pa 79 centiem. Atnāca viņš ļoti ātri, un šis nenāca no ķip. Tāpat arī komplektā nāk šie 3 rimbulīši. Raukutējs pirms sāk filmēt šo video, un te es te kaut kādu ķēpu uztaisīju, bet, protams, var sataisīt daudzreiz skaistāk, kā redz šeit bildītē. Un tad šeit būs vairāk sievietēm, meitenēm. Kas to zina, varbūt kāds puisis arī krāso nagus. Šis mums ir nagu spīdums, nagu pigments, nagu spīdums, nagu pūderis. Man it kā ir tā kā uz nagiem. Ir melna nagu laka, tad sanāk tā kā spēcīgs spogulis, bet man ir apakšā nadziņiem koraļa krāsas krāsa. Ko es par viņu varu izstāstīt? Es par viņu varu izstāstīt vienīgi to, ka ar šo aplikātoru viņš neklājas virsū. Nezinu kāpēc, bet ļoti slikti. Varbūt varu uzlikt uz savu naga. Te būs tad visi baigos spīdumos. Redziet, diezgan, lai gan tagad viņš sāka klāt labi, bet pirms tam viņš, neklāja vispār nemaz neko virsū, un tad es tā kā ar pirkstu, ir redzēts, ka arī ar pirkstu tā kā labāk ir, bet, it kā vēl labāk esot izmantot silikonu, tādu kā birstīti. Tādu viņu rīvējot, un tad, ja ir apakšā tā kā melna nagu laka, tad, mums ir tā kā spoguļa efekts. Trešā kārta, mani nesaskatīsiet, bet, var redzēt, ka ir, diezgan spēcīgs tāds spoguļa efekts. Man uz nadziņiem ir tāds tā kā rozā, vairāk tāds maigāks, bet, kā redzat, ja uzklāja trešo kārtu, tad viņš ir, tāds spēcīgāks. Ķeramies pie nākamās paciņas. Nākamā paciņa ir atnāca šodien. Šie mums ir smaržīgie maisiņi. Mantot jebkur mašīnā, skapī vai tur, kur gribās, lai smaržo. Pasmaržošu. Jā, tāds patīkams
citrona, tāda svaiga citrona smarža. Tāpat pārdevējam bija arī dažādas smaržas, bija lavanda, roze, ja nemaldos, nu, pat cik man lavanda nepatīk, nu, tad es ņēmu citronu. Šeit kopā viņi ir 10, un 10 viņi maksāja $1, ja nemaldos. Varbūt pat, nu, varbūt drusciņi pāri, bet ne dārgāk, un 10 maisiņi, nu, sāk smaržot šeit ļoti spēcīgi. Varbūt pārdevējām vajadzēja ielikt kaut kādā, nezinu, maisiņā, bet, nu, smaržo ļoti patīkami, nu, ja ir nepieciešamība. Pēc kaut kā smaržīga, gribas kaut ko smaržīgu skapī vai mašīnā, salonā, nu, tad saliek šādus pārus 2-3 maisiņus, nu, un smaržo pēc citrona. Nu, tāds nieciņš. Nākamais mums ir, kas mums te ir? Šeit mums ir iekšā, nu, tik maziņa, šī mums ir brošiņa. Es biju domājis, ka viņa būs nedaudz lielāka, bet, nu ļoti maziņa. Nu, pielikšu nedaudz tuvāk, nu, ļoti, ļoti maziņa. Tāda, nu, kā balerīna vai kā maza princesīte. Šeit ir spīdumiņi. Nu, baigā princesīte. Otrā pusīte mums ir šāda. Nu, otrā pusītē gan mums tāds lētumiņš sit ārā, nu, redzams, nu, bet, nu, ja neredz to aizmugurīt un skatās tikai no priekšiņas, nu, ļoti, ļoti zvārguļo mirdz un pie attiecīga apģērba, kā akcentiņš maza brošiņa, nu, superīgi. Nākamais mums ir, šeit mums ir kurpšņori. Jā, atkal kurpšņori, bet šie nav parasti kurpšņori. Šie mums ir kā silikona kurpšņori, bet viņiem ir viens plus, viņi nav jāšņorē. Kur iet caurumiņi, tad šos vienkārši iesprauž tajos caurumos iekšā un viss, un vairs jums kurpes nav jāsien, un ir vienkārši ideāli, nu, šādi mazi nieciņi, kas atvieglo dzīvi, nav jāsien vairs kurpes, nu, šādi gumijoti, nu, visu te baigos spīdumos. Nu, šādi gumijas kurpšņorīši, ļoti labi. Nākamais. Un ar šito paciņu vispār, nu, es aizgāju uz pastu, šo, protams, nu, paskastītē neieliksi, un, nu, šādi viņi arī bija, un tikpat viegli es viņu attaisīju kā tagad. Nu, nezinu, vai viņi ir vērti vaļā, vai vienkārši skatījies, kāds viņā ir iekšā. Nu, šeit mums ir parastās lādējumās baterijas. Ja atceraties no maniem iepriekšējiem video, tad man ir baterijas lādētājs, un iepriekš bija pasūtījusi mazo iepakojumu ar baterijām. Nu, tad šeit ir pasūtīja lielo iepakojumu ar baterijām. Nu, šādas baterijas, un arī nemaksāja dārgi, ja nemaldos, $6. Nu, linki būs noteikti visi apakšā, tā kā, ja kādam ir vajadzība pēc lādējumām baterijām, varu noteikti ieteikt, un lielumi ir visi tie paši, kas iepriekšējām baterijām 3000, un mazajām mums ir 1800, tā kā tur nekas nemainās. Nu, un beidzamā paciņa mums ir, kaut kas jau krīt ārā, šeit mums ir skalpelis. Nu, tā vismaz eBayā bija rakstīts, ka viņš ir skalpelis, ne īstais medicīnas skalpelis, nu, tad vērsim viņu vaļā. Bet viņš ir, nu, paredzēts tā kā papīram un tādiem smalkiem darbiņiem, ja ir tā kā vajadzība. Dārgs viņš arī nebija, viņš maksāja $2 ar kaut ko, bet, nu, ir oriģinālajā iepakojumā, tas jau ir liels plus, ja nu kāds grib izdomāt dāvināt kaut ko tādu. Nu, ir mums aizsargs. Ziniet, nu tāds draudīgs, es jums teikšu. Un tu kaut ko jāpamēģina pagriezt mums ir, ja jau
ja jau, nu. Jūs ziniet, cik viņš ir ass? Viņš, nu, vienkārši tā kā pa sviestu iziet cauri. Nu, vienkārši. Ko vēl varētu? Nu, ar kartonu viņš tiks galā ar savu pašu iepakojumu. Nu, galvenais nesavainoties. Jā, un es vispār nepieliku nemaz baigo spēku. Ar šo ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Un komplektā mums nāk līdzi vēl papildus asmenīši. Nu, apstīsimies, cik te viņi mums ir. Atkārtošos. Būšu ļoti uzmanīgi, lai nesavainotos. Jo, nu, tiešām viņi ļoti asi. 1, 2, 3, 4, 5. Un 6. ir tā kā virsū. Ziniet, man ir pilnīgi bail viņus ņemt, jo rokās, jo viņi baigi asie. Nu, ko es viņus atliku apakaļ kastītē. Nu, viņi ir ļoti, ļoti asi. Bet, nu, rokā viņš ieguļas labi. Nu, pastīsimies, kā tad ir notiek tā pati mainīšana. Tā nē. Kāpēc viņš tā skrūvējas vaļā? Un ja man vajag tagad nomainīt, kā tad, lai es viņu nomainu? Kā viņu tā kā nomainīt? Šādi. Vienkārši. Nekas sarežģīts nav. Tādiem smalkiem darbiņiem. Nu, ideāls. Tas arī viss šodienas video. Mums bija skalpelis, tad mums bija flomasteri, nagu spīdums, kurpju šņores, brošiņa, baterijas, lineāls puķu izveidošanā, bet droši rakstiet komentāros, ja kāds zina, kā viņu pareizi sauc, un smaržīgie maisiņi. Ceru, ka jums patika, un līdz nākamajai reizē. Atā!